Irisa! Irisin! Irisa! Irisa! Dzīvo Sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks! Lai dzīvo, sveiks! Lai dzīvo, sveiks! Lai dzīvo, sveiks! Urā! Vai jūs bez prāta, kas jūs te dzina? Irisiņ mīļā, tā tu saņem savus mīļos viesus skolā. Vai jūs varat klusēt? Jā, mēs klusi, kapelīts! Ejiet tur! Tur! Beidzot, siltumā. Laisi! Kustāk lūdzu. Un bez jokiem. Nē, tas nav mans pakaramais. Nāciet šeit, virtuvē. Laisi! Lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks! Jubilārs ieradies. Irisiņ, cik tu smuka! Galds ir klāts! Nu? Paldies. Bet šovakar dzersim no kristāla glāzēm. Irisiņ, ar šitādu pūru tev vajag precēties! Tu mani ņemtu? Kāpēc nē? Tu esi dāma kā konfekta. Un kur tu liksi savu tagadējo lauleni? Es atdošu tev! Sirsnīgs paldies! Tu jau zini, ka esmu zvērējis nomirt. Bez važām. Aha. Irisa, Ok. Irisa. Gribu tev tagad pateikt, ka es... Lai nu paliek. Uz veselību. Ko tu tur dari? Spraužu tortai svecītes. Iris, Nu, cik tev gadu? ar vienu kastīti nepietiks. Kuku. 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 Zigi, atšurup. Mudīgi. Vai jūs esat prātu zaudējuši? Mudīgi, Irisa. Nu, baigi! Urā. Nu, ko tu lauzies? Sīgi, tu labi zini, man nepatīk atgriezties pie bijušā. Jā. Jā. Šausmīgi tomēr būt vientuļai. Bet kas tur vainīgs, ka esi vientuļa? Kas? Visi lieli gari ir vientuļi. Nu. Nu būs. Nekas. Pāries. Kā viņi iedzer, melnie klāt. Duma. Dum gan. Ņem tev izprecināt, ko?
Nu, mēģini, draudziņ, mēģini. Izprecini jau vari. Mums būs vēl viens ciemiņš. Redz, kā līst. Līst un līst vēlns tāds. Dienu un nakti. Jā. Galīgi dūls, viņš ir to vien nezinu kā lītā. Manā pagalbā drīz varēs braukt ar laivu. Šeit. Ēd vitamīnus. Kāpēc jūs nedzerat? Tevi gaidījām. Un tostu vajag. Dzersim par mīlestību. Dzirdi? Par mīlestību. Lai notiek. Par to visi mēdz dzert. Un kāpēc ne? Es pats jāatzīstas mīlestību. Neesmu manījis. Daudz kas redzēts, bet mīlestība. Tu varbūt neesi redzējis. Bet citi ir redzējuši. Tad iznāk, ka tu esi mīlējusi. Protams. Atradus, ko skatīties uz cilvēku, kurš tev pametis. Es tādu nācu galā negribētu redzēt. Viņš man nepameta. Viņš tikai aizgāja. Un to arī jūs nevarat saprast. Nav vairs ko ieliet, jā? Tie nu bija svinētāji. Būs. Būs, kad es jums saku. Bella mātīte, tu! Kas tev ir pārtiek manās darīšanās? Nu, sievieši. Ai, Un es tegā mama zērāja. Pati zērāja. Kas tas ir? Ravīšs tas ir! Es vēl gan saku iznīkst uz vietas, bet viņam kaut ko no tās skap jārā. Viņa nestīši, ka sāks skaps, viņa pat tos daudz par vāriņu, bet izņēma lūdzu! Kāpēc tu guli, tu nāc pie mums un guli? Mājās vajag gulēt! Ceries augšā! Ceries! Maz neguli, es domāju! Par ko? Par mīlestību es domāju! Par visu zemi mīla balda, visiem likumiem tā pārījiet. No manis vairs, bet es mīlu, ja es mīlu. Jāceļas. Artūr. Artūr, Es tā mūžīgā lietas pat rītu vairs nevar redzēt. celies augšā. Vai jums uz darbu nav jātaisās? Ai. Kā te nav? Jāiet. Mūžīgi tev jāiet. Nevienu rītu. Ai. Kas tas ir? Vēl pirms pāris gadiem es varēju 2 naktis cauri notralināt. Bet nu vairs ne. Kas tas ir? Vecums, cēlīt. Vecums. Tu domā, ka tu esi jauns. Nē. Es arī nekļūstu jaunāks. Nē. Taču sievietes noveco ātrāk par mums. Ko jūs plēšaties? Būt ņēmuši un beidzot saprecējušies. Nesanāk. Man vajag mājīgāku sievieti. Jā, tāda, kas ir gājusi mājturības kursos un āda, tambore. Īris tāda nav.
Dalīt ar viņu pēdējo maizes skubos? O, ne. Nezinu, vai viņi vispār ēd to pašu, ko mēs. Stiprinieties, veči. Es dzērai vīriņš, es lēni gāju, es lēni gāju un pārdomāju, kur mani raksiet. Viņai stipra vīrieša roka vajadzīga. Un tikai. Klausies, kāpēc tas tips viņu atstāja? Ha? Raksiet mani kroni Acīm redzot, viņa to par daudz būs lenkusi. galdā, rociet mani kroni. Un tā tas viss. Ātri apnīk. Tā viņš ir. Kādreiz viņa bija īsta skaistule. O, viņa tagad arī. Ai. Riebis skatīties, kā viņa no tās velgas baidās. Jā, istabiņu viņai vajadzētu. Vienai pašai istabiņu. Istaba. Istabas apkārt nemētājas. Jā, istabiņu vajag meklēt. Labrīt. Labrīt. Zigi! Mopēd! Lai stāv! Kas tam potniecēm nekait? Citai neviena pielūdzēja, šai 2 gabali. Uz redzīti. Paldies, Zana, ka atnācāt. Čau! Čau! Labrīt! Tāda tev nakts, tāds tev rīts. Viņi bija atcerējušies man dzimšanas dienu. Es jau nekā nesaku. Jūs varat kliegt un bļaut, ja jums sirdsapziņa atļauj. Es pārvelku segu pāri galvai. Bet brālis! Tu taču zini, ka viņš nevar gulēt. Es varu nedomāt par sevi. Es varu nedomāt par vīru. Bet par bērniem man ir jādomā. Bērni dzird! Nebija taču nekā. Kas kuram nekas, kas kuram sīkums, kas kuram liela lieta. Es gribu savus bērnus izaudzināt. Nenosvērē! Bērniem ir jāizaug par cilvēkiem. Visi jau nevar tā kā putni gaisā. Un lilijas laukā. Es vakar ledus, ka pieliku desu. Viens luņķis. Tur vēl ir augšējā plauktā. Uztais bērniem kārtīgs brokas maizes. Labrīt, Īrisa. Labrīt. O, labrīt, nu nāc iekšā. Ātri. Īris, paga. Nu, iķ. Vai! Atļauj kolektīva vārdā sveikt vietēji, paldies! Vai! Tas gan ir labi. Mans mērķis tieši gājis beigām. Paldies! Tad nu smaržojies vien vesela. Cik tad tev mīļā paliek to gadiņu klāt? Līdz pensijai tālu. Vakarā pasēdēsim, labi? Labi. Toņa, slēdz vaļā! Citādi, jo tās tur vēl nobeigsies. Kā mūžu nebūtu ēdušas. Jā, pat 2,50. Lūdzu. Vai tie cīsiņi jums svaigi? Svaigi. Ir svaigi? Jūs pagaršot negribēsiet? Lūdzu. Ko jūs? Dodiet man puskīlo. Lūdzu.
Sveiks! Ražojam! Freiberkungs! Sveiki, sveiki! Ko tu jūs tik agri? Artur, man tevis vajag kā ēst. Briesmīgi ķēpa ar siltā ūdens atpakaļgājienu. Siltumnīcā? Nē, mājā. Ziema nāk virsū. Jā. Viņa nāk. Tagad līst, drīz sāks tikt. Kā viņš ir? Kā tad varēs gaidīt? Te darbu līdz ausīm. Es samaksāšu. Tikai materiāli tavi. Jums liela māja. Kā nu dieviņš devis? Nu, ko nu dieviņš? Tā teikt pašu rokām. Īrnieki jums vajag. Nu, kāds cilvēks mājā, dzīvība mājā. Nē, šodien nevienam cilvēkam nevar ticēt. Es zinu, vienam cilvēkam var ticēt. Viena sieviete. Aina sieviete. Klusa, kautrīga. Dzīvo pie radiem, bet tie viņai acis no pieres ēdārā. Skaidrs. Tā sakot 50-50, vai neko? Freiberkungs, vai te es jums kādreiz kādu prāķu trūku būtu iesmērējis? Ko? Nē, to jau gan nē, bet... Nē. Es viņu nepazīstu un... Iepazīsieties. Viņai bezizējas stāvoklis, jūs saprotat? Nošaušos, tā viņa saka. Freiberkungs. Ko tu skaties uz mani? Tad man vismaz viņi ir jāredz. To var? Vai dienu, to taču uzreiz var. Kā uzreiz var? Nāciet šurp. Tā blondā. Kura? Martin Cīsiņa. Paklausies. Kāpēc tu par viņas labumu tā interesējies? Ko? Saki. Freiberkungs, es domāju, ka es aiziešu pie jums jau šo pēcpusdienu. Nu labi, tas būs labi. Freiberkungs. Nu labi. Es padomāju. Cik īris būs priecīga? Viņa sauc Īrise? Aha. Labvakar, māmulīt. Ko te tev vajadzēja? Naudiņu man vajag. Atkal nauda. Halo? Nu, ir saldētas vistas. Lūdzu, nekas cits nebūs vairs. Es būtu priecīgi, ja spētu dot savai atvesē tik daudz naudas, cik tas viņai būtu nepieciešams. Tu zini, kad es biju tavā vecumā. Zinu. Jūs visi tad staigājāt tenis šķībiņās, un tās bija ļoti baltas, jo čiepāt no tāfeles krītu. Cik nekrietni tā izturēties pret skolu. Labvakar. Tu smags varētu kārtīgāk. Mākslinieki. Vai cik jauki. Es visu laiku domāju, kur jūs esat pazudis. Lepns palicis vai? Tepat tūmā dzīvojat, bet nepiestaigājat. Nē, taču. Nu, kas par nētību? Citi nāk ar lielām somām, ka tik kāda vajadzība, bet jūs nekad. Nu, tagad man vajadzētu vienu pudeli labu konjaki. Labu, jūs saprotat? Mākslinieki nemaz sliktu nedrīkst dzert. Tas ir labi, ka jūs neprotat pats izvēlēties, ka jūs nākat pie manis. Nu, lūdzu. Paldies. Vai tur likt? Nu, stiep veikalā. Dārgo mākslinieku. Mums te šovakar tāda niecīga pasēdēšana. Vienai mūsu pārdevējai Irisei, varbūt jūs zināt. Tā smukā blondā. Jā, Irisei dzimšanas diena. Nērti zinis nelikties. Viņa jau tā viena palikusi. Redziet, tā reizēm ietām smukajām. Varbūt pagodināsit, pasēdēsit ko? Es ar lielāko prieku. Burvīgi. Ne man patīk, ka lieli cilvēki atzīst arī mūs vienkāršos.
Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks. Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks. Paldies, paldies. Nu, priekā. Veselību. Mākslinieki. Prozit! Agit. Mākslinieki, nāciet man palīgā. Šitais, lai būtu no manis, attaisiet. Mākslinieki, kāds man ir prieks, ka jūs esat mūsu vidū. Nē, tas ir brīnišķīgi, ka mūsu necilājā nomalē mīt tāds talants. Bet arī mēs, protams, svētkus svinēt. Mākslinieki. Tagad vajag noprovēt jau no konjaki, vai ne? Mākslinieki uz jūs. Ej, cīsiņas padod. Paldies. Cīsiņos. Es biju darbā plānā. Kā cīsiņš celofānā? Pak. Domājiet, mēs arī, protams, dzējoši skaitīt. Mākslinieki, cik es esmu jums pateicīga par to pieminekli, ko jūs uztaisiet manai mammītei. Taps eņģelis guķīt iedod. Viņš tā piespiedies visam akmenim, un viņam ir tāda apgrota seja. Tas nav eņģelis. Es biju domājis, kā lai jums tādu mīlestības ģēniju. Eņģelis, pilnīgs eņģelis. Man nāk prātā tas zejolis par mātes rokām. Agita, Paldies. nu tu atceries to dzejoli? Neatceros. Varbūt īris atceras. Tas pats. Dzēja. Tas ir brīnišķīgi. Mākslinieki. Vai jums patīk dzējoļi? Es nezinu, bez šaubām tie, kas Konjak. rakstīti par sievietēm. Nu, protams, ka tikai ne par mums. Tirdzniecības darbiniecēm. Nevajag ar. Mēs tāpat viņiem esam vajadzīgas. Dzējoļus vajag un vajag mīlestības. Tā jau tikai izskatās, piemēram, kā akmeni cērt ar kaulu. Tēlus veido ar mīlestību. Man, piemēram, ir jāiemīl mans iecers un man modeļi. Tikai tad. Mīlestība. Ja jūs zinātu, kā es biju iemīlējusies. Kas tie par jaunumiem? Mīliet, tas taču ir skaisti. Kā jums šķiet, Risa? Protams. Tas, kuram nav bijis liels mīlestības, ir pliks un nabaks. Jā, tā tas ir. Māksliniek, vai jums nevajag modeli? Agita, marš mājās, tūlīt! Toņa izlaid. Meitenes, priecājieties, ka jums nav bērnu. Bērni tikai gaida, lai tu viņu labā uzupurējies. Nu, šeit te vanneņa vasaras svētki. Viņi tak spļaut tev acīs. Salasās te visāds grāmatas un lūdzu. Modelis, gatavs. Puh! Mīlestību viņai vajag. Padomājies. Kā es kādreiz gribēju studēt. Un ko? Mākslas vēsturi. Tiešām? Un kāpēc? Slinkums bija. Man personīgi tāpat ir labi diezgan. Mums ir jābūt labi. Mēs esam godīgi cilvēki, mēs esam pelnījušas, ka mums būtu labi. Citādi jau pasaulē nebūtu nekādas taisnības. Man gribas dziedāt. Nu, dziedi! Beidzot ir sprātīgs vārds. Bet man nav balss. Nekas, mēs palīdzēsim. Nu, tad šito. Ja jau mums sievietēm nav, ja jau mums sievietēm nav, lemts izprast vīrieša dabu. Ja jau mums sievietēm nav, ja jau mums sievietēm nav, lemts izprast vīrieša dabu. Labvakar.
Man šodien bija dzimšanas diena. Es tūlīt. Pagaidi. Te tev tāds sīkumiņš. Paldies. Man jau šodien veikalā. Ko veikalā? Vienu pudelīti iedeva. Nu, tas nekas. Smaržas jau varot ilgi stāvēt. Smaržas, man teica, nesabojājoties. Es arī esmu dzirdējis, ilgāk stāv, jo vērtīgākas. Vai ne? Tas ir labi, ka tev vienmēr smaržas mājās. Vai ne? Es un tev neapsveikšu, un laimes ar tevi nevēlēšu. Vai tev vēl tas tur? Kas tad? Nu, tas, kurš nāks un ies. Bet tu, es tev saku, tu otro nakti manus bērnus bez miega neatstāsi. Otro nakti. Ej meklē savu mājas ar pilnu panziju. Ej meklē, kur tev ir līdz dzīvotāji un līdz līksmotājies. Bet man aug bērni, un bērniem naktī ir vajadzīgs miers. Mērkaķi. Atkal līst. Jā. Belga man teica, ka viņas bērni jau otro nakti nedabūjot gulēt. Manas dēļ. Kā tu saproti? Es tūlīt tiešu. Gribēju tev tikai pateikt, Arturs atradis tev saimnieku. Es teicu, Arturs atradis saimnieku. Ar māju un mašīnu. Viņš dos istabu tev, būs kur dzīvot. Velga. Lai viņi iet pie velna un zāģē jumtā. Ko? Velga nemaz neprot zāģi rokās noturēt. Ar kādām tiesībām jūs abi? Ar kādām tiesībām tu? Līdz šim tu vēl nebija iedrošinājies tādas lietas! Jā. Daudzus gadus stāvēju malā un pēkšņi iedrošinos. Tāpēc, ka tā vairs nevar dzīvot. Es taču redzu. To pat aklais redz. Tu ej bojā, Irisa. Es neju. Jā. Tikai nemāni sevi. Piedod man, bet pagājušo nakti izskatījās briesmīgi glupi, kad tu kauc pie ārņa bildes. Nu, pie tavas es nekad vairs nekaukušu. Tie laiki ir garam. Savā mājās var darīt, ko es gribu. Tur jau tā lieta, ka tu nevari. Un māja arī nav tāva. Velga tev ar slotu izdzīs laukā. Un tavs mīļais brālītis pat pirkstu nepakustinās, lai tevi aizstāvētu. Nu, paies vēl gadi 5. Kur vēl vairāk? Ja? Kam tu būsi vajadzīga? Kur tev pašam tā kuplā ģimene? Es varu dabūt katrā laikā. Jā, vīriešiem ir daudz vieglāk. Bet sieviete nevar pirmā bildināt. Ej, tu kārties! Ko tā belga var vilkties garām vienā gabalā? Viņas māja. Viņi te var vilkties, cik vien vēlas. Kad tad jūs mani vedīsiet raudzībās? Tu esi malacis, Irisa. Un cik tas vienkārši, vai ne? Kā tad? Tikai gribēt vajag. Nē, mīļais. Reāli skatīties vajag.
Mājai nav nekādas vainas, vai ne? Bet tā taču nedrīkst. Bez saimnieka. Kas drīkst, kas nedrīkst? Viņš teica, ka būs un gaidīs. Ejam iekšā. Jocīgi, ka viņam nav suņu. Un viņš nav precējies. Sieva viņš esat pazītis. Šī vajag flederējis. Bet es arī flederēju. Kas bijis? Tagad tu būsi godīgi īrniec. Brīnais, nu? Jā, tas ir īsti roko. Rokoko. Rokoko. Mans draugs Freiberga kungs kaut ko no vecām mēbelēm saprot. Tas ir krāsainais. Daudz gan viņam telpu. Jā. Visu mūžu rāvies vaigas viedros. Iris! Ja? Man liekas, šito istabu viņš dos tev. Nu kā? Pasties, 2 logi. Parkets. Paklausies, Artur. Es te pirmā vakarā uzrīkošu vienu balli. Pam, pam, prairam, pam, pam, prairam, pam, pam. Šite, es varu likt kamīnu. Te skapi. Šite. Tā. Tā. Ne. Tā ne. Un te es likšu dīvānu. Jā, tur tu varētu likt dīvānu. Paklausies, Iris, mēs tev palīdzēsim pārvākties. Es no kantora varu dabūt smagu mašīnu. Artur, tu esi labs cilvēks. Nu, kas ir? Ai, dieniņ, nevajadzēja pūlēties. Jā, te laikam ir vakara saule. Kad tu atnāks mājās no darba, tavā istabā vēl ilgi būs gaišs. Zini, Irisiņ, Freibergs pats spēlē. Ei, nu. Jo! Interesanti redzēt nevis mākslinieku, bet tā. Vienkārši cilvēku, kas spēlē. Un tas ir viņš forši spēlē. Ja? Jā, tev vajadzētu palūgt, lai viņš kādreiz tā plam. Bas. Viņš man izdos istabu, un es tur dzīvošu, un maksāšu viņam īri. Protams, protams. Āziti manu, bukubē, kundziņu man. Bukubē, kundziņu man. Irisiņ, tu taču proti spēlēt. Jā! Labdien! Labdien! Tad mēs atnācām, Freiberkungs. Kā bija norunāts? Jūs visu māju apskatījāt? Nē. Man nav nekādas vajadzības izdot istabu. Freiberkungs. Bet Arturs saka, ka jums esot ļoti spiedīgi apstākļi. Viņa tās vaina vienkārši briesmīgi vecena. Dievs nedod, ja jums tāda būtu. Tu tās blīves atnesi? Jā. Jā. Mana māja jūs apskatījāt, bet puķis ne. Man ļoti gribas, lai jūs apskatāt manas puķis. Lūdzu. Kāds skaistums.
Jā. Tepat ziemas nākšana neliekas skumja. Jūs varbūt esat lasījusi, pirms pāris gadiem par to tika runāts, ka puķis nesliktāk par cilvēku sajūtot, kurš tām vēl labu, kurš ne. Puķis pat vīstot slikti cilvēku tūmā. Mazliet pārdošu teoriju, taču... Nu, jūs puķis gan laikam nekad nevīst, vai ne? Vai? Mums gan mājās siltā ūdens nav. Siltais ūdens virtuvē tas ir tik ērti. Ko jūs virtuvē? Mums taču ir vannas istaba. Mums? Es jūs labprāt uzcienātu ar kafiju. Bet gan arī viens dzīvodams. Ko jūs? Nekas, kad mēs atzīmēsim jūsu pārnākšanu šajā mājā, jūs mums uzvārīsiet kafiju un izcepsit pīrāgus. Jūs taču protat cept pīrāgus. Iemācīsies. Irise ir viegla galva. Es jūs labprāt pacienātu ar mūziku. Ja jums nav iebildumu. Nē. Es kādreiz mācījos konservatorijā. Bet nepabeidzu. Tas ir garš stāsts. Turpmāk tu man vakaros sēdēs mājās, uzvel čības un mācīsies matus izslaukt. Tu esi bērns. Halo? Halo? Ar mani jau nerunā. Kāpēc tu nevar runāt ar mani kā ar pieaugušu cilvēku? Es neesmu vairs maza, man pašai var būt bērns. Nē, tavu dzīvi izniekot es tev neļaušu. Tik grūti man bija vienai ar tevi un es... Bet kāpēc tu esi viena? Visapkārt tik daudz vientuļu sieviešu. Arī filmās to rāda. Vēl vakar redzēju. Es nevēlos būt viena. Mamma, kad Kristīna aizgāja pie sava Edgara, vai viņa bija nelaimīga? Kas tas? Neaiztiec, tā ir mirte. Tā būs tev vai man līgava starpam. Kamēr tu mācies, kamēr tu esi pie manis. Un ja es pēkšņi aizēju no tevis uz visiem laikiem. Ak, tad tik tālu gan. Jā, to jau varēja sagaidīt. Kā to īsto pateicību par visu, ko es priekš tevis esmu darījusi. Tēvs mūs atstāja. Es cīnījos cik spēka, lai tikai tev būtu viss. Lai tev būtu labi. Ak tā? Mamma, tu taču neko nespēji saprast.
Es neesmu vēl tev pateikusi visu. Vai nu godīgu dzīvošanu, vai tu neesi mana meita. Kas noticis? Es vairs neiešu uz māju. Kata? Mamma man nesaprot. Jāatceries, tas nav vairs nekas jauns. Redzi, tētā ar mani vairs nevar tik vienkārši. Ar to būtu jārēķinās. Jā. Tā nevar. Tu nedrīkst tā pret māmu. Bet vai tu drīkstēji? Tu esi vēl pārāk jauna, lai to saprastu. Bērns, to vien dzirdu. Tu esi pārāk jauna, tu nesaproti. Bet pienāks diena, kad man pašai būs bērns. Ko jūs tad sacīsit? Ar tādām lietām nevajag jokot. Ko tu pīpē? Protams. Vai tava sieva nesmeķē? Nu labi, nevajag darīt to, ko neprot. Labvakar, doktor. Labvakar. Ja vienmēr mums visu mūžu izdodas nodzīvot ar vienu cilvēku. Ko lai dara, ka dzīvē bez tuvināšanās pastāv arī atsevišķināšanās? Un tava māte? Tev vajag iet pie viņas atpakaļ. Viņa ir ļoti vientuļa. Tēt, kur ir tās grāmatas, kuras tu paņēmi līdzi? Plauktos. Priekšnamā. Saki man, tu labi te jūties? Jā. Bet es... Roland, vai tā ir jūsu meitiņa? Jā, Agita, iepazīsties. Mana sievas māte. Ļoti, ļoti jauks bērniņš. Kā tu, meitiņ, pati domā? Vai tev jau sen nevajadzēja būt mājās, savā gultiņā? Kā jums liekas, Roland? Apsēdies. Sēdi. Patīkam, ka tu apciemo savu tētiņu, bet apciemojumam vajag atrast pareizu laiku. Es nezinu, bērns, varbūt tavu māmiņa tev to nav mācījusi, bet man gan tavs māmiņas vietā būtu bailes, zinot savu bērnu tik vēlā laikā apkārt klejojam. Un kādas gan lietas var notikt tik vēlā laikā? Vai ar mammu kas? Man nav vairs māju. Nomierinies, saki. Es vairs nekad neiešu mājās. Nu, labi, neiesi. Vai tā mamma ir mājās? Mājās. Bet viņa taču nezina, kur tu esi. Nezina. Un labi, ka nezina.
vispār būtu labi, ja viņa apprecētos. Tava mamma? Paldies. Kāpēc gan ne? Tēvs to izdarīja. Kāpēc viņa nevar? Jūs neesat tādi kā citi. Jūs mani saprotat. Ēd cepumus. Mamma pati cep, bet man šie labāk garšo. Tāpēc, ka tu esi izsalkusi. Sakiet, ja cilvēks īsti mīl, tad viss pārējais ir vienalga, vai ne? Tad ir vienalga. Bet īsta mīlestība tā ir briesmīgi reti. Es mātei nāstu visu taisnību. Es saku, eju pie draudzenes, taču patiesībā mēs apstaigājam. Grupīti? Nē, braucam uz Jūrmalu. Es viņu tā mīlu. Un viņš tevi? Man būs bērns. Tev? Dzer. Tu esi laimīga. Māte mani nositīs. Nekad. Kāda laime? Viņa neko nezina. Un tēvs arī. Viņš ir ārsts, gaida, lai viņam izstāstītu un palūgtu padomu. Un? Kāda viņam gar mani daļa? Īris, mīļā, es esmu tik nelaimīga. Nu, ko tu? Kaut kas ir jādara. Sakiet, Īris, ko lai es tagad daru? Tev jālaiž bērns pasaulē. Pats galvenais. Tev jālaiž viņš pasaulē. Man arī varēja būt bērns, ja es... Tagad jau viņš būtu liels. Kā tu. No viņa? Ir tāds zigis. Tu viņu neesi redzējusi. Tev vajag ar to puisi apprecēties. Es viņam teicu, kā ar mani ir beigas. Bet viņš skatījās uz mani un neteica neko. Tu apvainojies. Vai es varētu palikt te? Kad nācu uz šejien un redzēju jūs logā gaismu, es nodomāju, ka te būs silti. Mīļā Agita, silti gan te nav. Tev tagad ir jādomā par diviem. Bērns nedrīkst mētāties pa svešām mājām. Un es šeit nepalikšu. Vēl divi bērni aug lielāki. Un arī viņam vajag telpu. Un tas ir pilnīgi saprotami. Man jau drīz būs 40. Bet man nav savu kaktiņu tur justies kā mājās. Es tagad sev atradu istabu. Es mēģināšu tur sev iekārtot mājas. Es gan tur jūtos kā uz citas planētas. Bet ziema nāk virsū. Un cilvēkam vajag savu māju.
Īrisiņ, Īrisiņ, kā tā bez brokastīm? Bez brokastīm nevar. Nāc, es tev iedošu kafiju. Nāc, sēdi. Kā tad viņu sauc? Frimbergs? Nē, Freibergs. Freibergs. Viņš man izīrē istabu. Īrisiņ, ak, kungs, Dievs, kā tev ir laimējies? Tu tā domā? Es nemaz nezinu, tas ir tik savādi. Svešā mājā pie sveša cilvēka. Jūs dzīvosit kopā. Iepazīsieties. Kas to būtu domājis? Šodien nevienam cilvēkam nav istabas priekš otra cilvēka. Bet no tā vai istaba, nu tā. Ziemeļu pusē. Krāsnes izdegusi. Kad būsi aizbraukusi, būs jātais lielais remonts. Kad tu brauksi projām? Man jāpasaka Albertam, lai atbrīvējas, palīdzēs. Ņems svešus cilvēku tagad ir tik dārgi. Ielej man vēl vienu tas kafijas, lūdzu. Pagaidiet! Irisiņa! Irisiņa! Tu mūžīgi aizmirsti savus maturuļus. Paldies. Redzēs, kā tev tagad ies, kad manis nebūs. Kas par tevi rūpēsies? Atradīsies, kas rūpēsies. Īris ir labs cilvēks, viņa bešā nepaliks. Esiet sveicināti. Sveicināti. Te tik jauks smaržo. Pēc kafijas smaržo. Jūs atbraukšanai par godu uz Vāriju. Vai, tas taču man bija jādara. Es nevienam nedodu savus atslēgas. Bet zinu, ka pie jums tās būs drošās rokās. Uzman! Parkets mitru necieš. Lēnam! Kā pilī. Bet vai tad mēs tikai divi? Nē. 3? Cik jums jauki smiekli? Bet... Viņam es iedošu vīnpudeli. Bet Artūrs, viņam... Jums ir arī laba sirds? Jā. Iekšā! Es atvainojos. Tur piebrauc viens vīrs. Viņš jautā, vai nevajag kūdru. Nevajag. Man jālūdz piedošana, Iris. Es neesmu jūs iepazīstinājis ar vēl vienu šīs mājas iemītnieci. Mana sievas māte. Labdien, Irisa.
Bet kur tad jūsu sieva? Redziet, kāda situācija. Sievas māte ir, bet sievas nav. Tāda mēs abi te dzīvojam. Tas esat jūs, kam ir labas sirds. Ņemiet taču jūs ar vien tasīti. Ņemiet droši. Iedzersim kafiju visi kopā. Nē, paldies, nevajag. Un tas kūdrs šofers ar gaida. 2,60. Sveika! Ei, vai var apsveikt? Vienmēr. Tad jāiet ar sāls maizi. Labdien! Apsveicu. Man liekas, Sveiki. es tiešām varēšu tur dzīvot. Debesšķīgi. Tad vismaz viens cilvēks varēs dzīvot. Paldies. Čau. Bet man atkal jāmaut cilpa kaklā. Kā? Kaut kas ar rēķiniem? Rēķini man vienmēr kārtībā. Bet mājās. Ak, Dievs! Arī tas man vēl bija jāpiedzīvo. Bet tad viņa man dabūja. Es viņai sadevu. Pa naktīm apkārt vazāties, es viņai sacīju. Bērnu pa krūmiem sameklēt, es viņai sacīju. Kungs, viņa tev teica, ka viņai būs bērns, bet tu? Ko tad man pajāt viņu vajadzēja, vai? Bet nedrīkst. Drīkstēju un vajadzēja, bet tikai daudz agrāk tad, kad es viņu vēl pa spalai glaudīju. Nu, pasak pati. Ko man darīt? Rīko kādus. Jūs mīlat dzīvniekus? Mīlēt var dzimteni, savus vecākus, bērnus, mīļoto sievieti. Jūs var mīlēt, Irisa. Dzīvnieki cilvēkam var būt tikai mīļi. Jūs esat gudras. Ko lai dara? Dzīves pieredze. To roku jūs varētu atstāt. Vīriešu rokas plec, tas gadās reti. Tu ej vien, cīnies vien, patstāvīgas pēc velna. Bet es tas patstāvības kliegt varu. Es ar bieži esmu bijis viens. Ir savu labumi, ir savu grūtumi. Es, piemēram, gribēju kļūt klavieru virtuos, bet kļūt īrskaņotājs. Jūs nedomājat, ka es nožēloju. Atdot stīgām spriegu un cilvēkiem prieku. Tik daudz svešās mājās es ieeju, tik daudz svešas dzīves redzu. Jūs tik skaisti spēlējat. Ja jūs zināt īstās klavieru mākslas virsotnes, jūs gan tā neteiktu. Es jūs kādreiz aizvedīšu uz īstu klavieru koncertu. Tad jūs dzirdēsiet skaistu. Es spēlēju tikai tā. Sev. Kad sažēlojos pēc pagātnes. Bet toreiz? Toreiz es spēlēju jums. Man liekas, ka tas ir tas pats. Kā tev vienai. Dzejnieks uzraksta dzejoli. Piedodiet, Iris, es jūs istabā pēkšņi tā nejauši redzēju fotografiju. Ļoti skaists puisis. Īsts iešlauzējs. Kas viņš jums ir? Radinieks? Piedodiet man uzmācību, bet kas tad? Tā. Tas bija sen. Toreiz tev gribēja galu padarīt. Nu. Viņš jūs pamet? Viņš aizgāja. Un es ļāvu viņam aiziet. Es nezināju, ka man tas... Ka man... Un jūs gribējāt padarīt savu galu. Tas, laikam, ir tas, ko sauc par mīlestību. Par īstu mīlestību. Laikam. Vai jūs viņu vēl tagad mīlat?
Es jums teicu, tas bija sen. Paskaties uz šito. Re, kā viņš te raujas. Es jums teikšu, ir gan darbiņš ar akmeņiem vien. Nē, tad mums tomēr vieglāk. Vai tikai vajadzēja nākt? Nē, tu āksties. Vai viņam arī pērk? Ja jau tā pirktu, tad tev iz blāķiem nestāvētu. Redzi? Šitais man nevisai. Re, tas tālāk. Tas ir tipiskāk. Ņemsim konjaku. Jā? Jā. Žāvēto desmit aizmirst. Labdien, mākslinieki! Labdien! Mākslinieki, es teicu, vienreiz mums saka jānāk apskatīties, kas jauns mākslas pasaulē. Ko jūs atkal esat uzradījis? Es jau zinu, no malām brauc skatīties. Nemaz jau tik traki nebrauc, pagaidiet. Te nu gan nevajadzētu. Kāpēc? Tas ir sievietes tors. Mākslinieki, bet tam akmenim taču nekas nenotiks. Visu laiku zem klājas debesis stāvējis. Nav jau pulēts galds. Paskat, putniņi ar aptaisījuši. Nu, nenotiks nekas, vai ne? Mīļā, žāvētu desplānāk griež. Mākslinieki, varbūt vienu ugunskuriņu, Ah, Jums dārza kamīna nav? Nav. liela lieta, bet jau arī bez cepšanas. Tas tik tā pieņemts, kā tik kas tā uguna apakšā. Bet jautrāk jau iznāk. Kā romāns ir mīlā, ko dzīvē vienmēr rasītījās. It kā romāns ir mīlā, kas katram saudu laimis sniedz. Bet mākslinieki, atvainojiet manu nezināšanu, vai jums šitos daudz pērk? Maz? Jums vairāk vajadzētu nesties uz kapakmeņiem. Cilvēkiem šodien daudz naudas. Un akmeni sev gribēs katrs. Sev? Sev! Tā tik izskatās, ka liek tam otram, tam radam. Bet patiesībā, tad es jums saku, ar apakmeņiem var bagāts kļūt. Un vai tur liela māksla? Pie mums laukos viens pazīstams onkolis, tad viņš tos akmeņus vienkārši tancē, kad es jums saku. Un vienalga viņš no gribētājiem nevar neatkauties. Bet tā kā jūs, tas tak ir viens zvēra darbs. Un priekš kam tas viss? Man ir prieks par manu darbu. Katrā darbā var atrast prieku. Burvīgi mākslinieki. Skaisti jūs runājat. Kad es jūsos klausos, tādēļ vien es varu dievināt mākslu arī. Uz to, ka jūs neesat lepns. Ka jums ir tādas zilas, skaidras acis kantiņam. Kā arī vienkāršus cilvēkus uzņemat. Bet mēs mākslu saprotam. Nedomājiet? Nē, es nedomāju. Un ja jums ko vajag, nakts laikā es esmu ar mieru izpalīdzēt. Kas dārzā, bitīt raža dārziņā. Kas dārzā, bitus roži dārziņā. Ložņā, dombus, Nē, es jums sen gribēju lūgt. Es redzēju jums noliktavā tāds plastmas maiss. Man tie ļoti derētu naktī ģiču modeļus piesakt.
Tik viens tāds bēdas, noteikti. Ak, jums vispār vajadzētu kādu, kas par jums rūpētos. Mākslinieki ir tik nepraktiski, tik neaizsargāti. Es labi zinu, es lasīju vienu tādu grāmatu, pasakainu grāmata. Vai zināt, viss skancībā. Tur arī bija viens mākslinieks. Un tas nav pareizi, ka jūs esat viens. Jums noteikti vajag kādu, kas par jums rūpējas. Zināt, kā viņu sauc? Mūzu. Pareizi, mūzu. Mīļie, dzersim uz mūzām, kas daudz ko var. Var celt un arī grandēt. Lai dzīvo mūzas! Lai dzīvo! Lai dzīvo! Un tie, ko viņas ceļ! Rosīt! Lai dzīvo! Kaut ātrāk būtu atnākusi ziema. Līdz nāvei apnicis lietus. Kas tādam lietus? Ja ir tāda māja. Un skaists kamīns. Un tomēr nomāc. Kurš tad nu iedomājies mūs aplēmot? Vienas mirkli. Tas apmeklētais pie jums. Pie manis? Es atnācu. Es redzu. Man vajadzēja. Ļoti vajadzēja atnākt pie tevis. Iziesim uz brīdi ārā. Līdz kaklam apnicis tas lietus. Paklau, šodien iegāja tavā bodē. Jā, man brīvdiena. Visi runā. Tev kāzas būšot? Visi? Kur bodē? Nu, ja. Nu, ko tu? Vispār kādas blēņas. Zini, Rise, šodien bija jāšķāpojas līdz tavai mājai. Līdz tavai bijušai mājai. Šodien tu esi daudz staigājis. Daudz. Nesmīni, Rise. Es ilgi blendu uz tavā logā. Bet tu biji šeit, pie Freiberga. Kam tad tu gribētu, lai es sev novēlu? Varbūt tev? Varbūt nu tu beidzot esi ieradies, lai piedāvātu man savu sirdi un roku. Tādam kā man. Tu taču pastā kādreiz teici, ka tikai jumts virs galvas. Atceries? Kaut tas arī būtu svešjumts. Ko tev no manis vajag, Zigi? Kādreiz mēs visi, mūsu nomalas čaļi, kāvāmies ar nažiem tevis dēļ. Tu biji karaliene. Ai, kā tev patika mūs mocīt? Mocīt? Par mokām es tev šo to varētu pastāstīt. Ej, Zigi, paldies par apciemojumu. Es tev gribēju teikt.
Vai tev nešķiet savādi? Ka tikai tagad, pēc tik ilgiem gadiem, tu man beidzot ieraudzīji. Labdien! 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 Lūdzu? Īrisa! Mamma ir torgā. Tas ir labi, tāpēc es arī atnācu. Vai jūs man arī nevarētu? Bet mamma taču pat pārnesīs. Mamma nepārnesīs. Nu, un kas tad mūs apkalpos? Jaunlaulātas apkalpojam ārpus rindas. Bet ja nu Pietiks, Pēter onkul, pietiks visiem. Tev agitiņa? Vienmēr taču mamma pati. Es aizgāju no mātes. Ziedonis saka, ka jaunajiem vajagot dzīvot atsevišķi. Noteikti vajag. Un jūs tagad dzīvojat atsevišķi? Jā, tā tas ir. Dzīvoklītis nav liels, tualetes sētā. Toties tagad mūs neviens netraucē, jā? Tad jums tagad ir labi? Mums ir labi. Brīnišķīgi. Bet studijas? Nu, mēs apstrādāsim. Nē, strādāšu tikai es. Nestrīdies, to mēs vēl redzēsim. Tad jāmanīs. Uz redzēšanos! Uz redzēšanos, Īris! Uz redzēšanos! Ko tu te kaipo veikalā? Rindas, sievas ārdās, bet tu te... Te nu pat bija tava agita. Aberta uz notu. Ziedoni? Kur viņš ir? Nu, redz, kur aiziet. Zini, man viņš tīri labi patīk. Un var redzēt, ka mīl tavu agitu. Būs tev labas nots. Tad jau Zārka Nagla arī var saukt par labu. Viņš mani patlaisīs par vecmāmiņu. Tev tas tik ļoti nepatiktu. Nu, ko? Radus jau nevar izvēlēties. Kafiju gan nevajadzēja. Kafija viņam ir kaitīga. Bet viņš teica? To viņš jūsu dēļ. Jums laikam pašai kafija garšo. Garšo gan. Bet viņam vajag tēju. Tur. Ķimeņa tējas skapī ir. Pīrāgus cepat. Jā. Tādā mājā pīrāgas cept. Ir vienkārši prieks. Mums katram ir savs aprēķins, nevajag to noliegt. Jūs tās mājas dēļ atnācāt. Nē, istabas. Viņš toreiz atnāca mājas dēļ. Nedomājiet, ja es tagad esmu vecs un varbūt pustraka. Kādreiz bija jauna. Mani sauc par smuku. Es pasaulē esmu redzējusi. Bairētā Vāgnera klausījos. Spānijā bija vēršas cīņas. Mūzika. Tā man vienmēr patikusi. Pēc kara skrēju uz visiem koncertiem. Konservatorijā, kad audzēkņu vakar bija, arī gāju. Un tur es viņu ieraudzīju. Freibergu? Es domāju, tur būs mākslinieks. Kad viņam būs pirmais patstāvīgais koncerts. Sūtīšu viņam puķes. Bet nebija koncerta. Nebija? Pazuda viņš.
Pagalam, es domāju. Un tad es viņu ieraudzīju. Ziema. Toreiz sākās. Viņš staigāja tādā sarkanīgā darmentīna mētelītī. Galīgi saplēsājis. Tas meita pats ar bārdu apaudzis. Es gāju viņam klāt. Es to varēju darīt. Es esmu krietni vecāka par viņu. Cik jums ir gadu? 38. Nu, redziet, atkal krietni jaunāka par viņu. Jā, es gāju klāt. Es teicu, mākslinieki, kas ar jums notiek? Es saku, mākslinieki, jūs neesat teicis, nāciet man līdzi. Es jūs ar pīrāgiem pacienāšu. Man tagad bija cilvēks, kura dēļ dzīvot. Tā mēteli es pirmajā vakarā iesvietu centrālā apkurses krāsnī. Es viņam liku šūt uzvalku mēteli. Viņš nestrādāja. Tā viņš ar to klavieru skaņošanu sāka, pa jokam. Un ar mētiešiem sāka. Viņš viņus mājās veda. Sākumā slepeni, vēlāk jau, kad iegribēja. Un jūs to pieļāvāt? Viņš mani ieslēdza. Kad spļoens uz galvas var ciest. Beidziet. Neticami. Kad viņš man sūtīja uz veikalu, viņš man naudu deva uz kapeiku. Mājās visu pārsvēra. Kad drusku trūka, viņš teica, tiem zagļiem vajagot pa nagiem. Es jau kādreiz arī drusku mazāk nopirku. Man konfekts garšo. Tās lētās. Jūs man atnesīsiet kādreiz konfekts. Stiklenes. Vai? Kāpēc jūs visu to ciešat? Kāpēc nedzināt viņu prom? Kāpēc nekliedzat visai pasaulē, kas šeit notiek? Kā lai es sūtos? Es esmu viņas sieva. Nekāda sievas māte. Viņš kaunas teikt. Īstā sieva. Jā. Mēs apprecējāmies toreiz. Jūs taču varat izšķirties. Nekad. Es zinu, ko nozīmē būt vienai. Otra cilvēka dēļ var daudz ko paciest. Un turklāt es viņu mīlu. Jā. Jūs domājat, ka vecs tad vairs nevar mīlēt? Viņš pārnāca Freibergs. Es vienmēr dzirdu, kad viņš pārnāk. Visus šos gadus dzirdu.
Irise, ko jūs te darāt Lietuvu? Es jūs aizvedīšu. Uz kurien man jūs aizvest? Nevajag nekur. Tad vismaz nāciet zem jumta. Es nu gan tā nestāvētu, ja man būtu laba un silta māja. Jūs taču esot atradusi māju. Jums būs nieks sastāstīti. Tādas manas no debesīm nekrīt. Es jums jau toreiz gribēju pajautāt. Sakiet, kāpēc mums visi cilvēki? Tēli, es domāju. Tik dziļi akmenī palikuši. Jūs to ievērojāt? Jā, akmenī taču ir grūti, vai ne? Bet varbūt, ja akmenis apkārt, tevi nevar tik viegli ievainot. Jā. Jūs jau toreiz tā teicāt. Jums par akmeņiem esot prieks. Par akmeņiem ne, par darbu. Lai gan ar sievietēm par darbu parasti nerunāju. Ar viņām runā vairāk par to pašu mīlestību. Man var arī par darbu. Droši. Kad es biju jaunāka, es zināju skaidri. Mīlestība ir viss. Un tagad? Es zinu. Irise, kā es gribētu jums palīdzēt. Nevajag. Cilvēks var palīdzēt tikai pats sev. Ļaujiet, tomēr es jūs aizvedīšu. Kur tikai jūs gribat. Citreiz. Varbūt. Jūs tiešām raizējaties par mani. Nevajag. Tagad jau es vairs Daugavā neliekšu. Ja neizdarīju to pirms stundas.